Serra di Milani. Nav baigi augsts, pūš vējš. Sāks plānoties. Vēl ir dažas minūtes līdz startam, esam saplānojuši kaut kā pa galvu, pa kaklu. Redzēsim, kā tas viss pasākums tagad notiksies. Tā, mēs pat nezinām īsti, kur jāskrien. Superīgs rudens rīts. Skrien no māsu uz 47. Vamos aí. Point? No. No. This way. Yeah, that way. Okay. Ven de cebado. No vi. Pirmo punktu atradām uz to. Būs mīnus 56, bet laikam ieja te būs uz šito pusi. Tāpat vēl labāk, tad ejam prom no punktu, lai viņam nerādam priekšā. Kārti jāpēta lupu, jo citādi neko neredz. Viss tāds mežiņš ar lapām, bet lapas slīd. Man liekas jābrīd atpakaļ, uz tā krustam jāiet pa šito riņķi ielēju. To ielēju izlīst bezjēdzīgi. Jā. Vai arī ne, vai arī varēs iespēt. Un tagad, kā māsa saka, tev uz dibena kaut kur jābrauc lejā. O, es dabūju savus kūju. Un brīnā atpakaļ augšā pa ceļu. Pie kāds līdz. Samainījām kārtību, bet esam kopā jau par stundu aiz programmas, stundas delays, tātad kaut ko naktis īsināt. Tagad nākamā pietura Hašaus jāpieliek pūdos, cik kaut kas jāiet. Pēdējais punkts. Trīnieciņš.
Tagad dodamies finišu. Sāk līt arī. Māsa paņēma pederi. Nu māsa, nevar šitā. Labais māsa. Super. Gracias. Māsa palika. Nākamā diena pēc Rogainiņa, pēc 12 stundām. Atpūšamies kalnos. Uzkāpām līdz virsotnītei 2,7. Gribējām kāpt vai nu tajā, bet viss baigi noledojis. Un Rogainiņa apavi vakar jau pa lapām slīdēja un pa ledu vēl trakāk slīd. Bet baigi forši tik un tā.